Kad un kam būs obligāti šie rēķini? Un man ir ielikti 2 gadi šeit Latvijā. 2025, kas jau ir pavisam drīz, jau klauvē pie durvīm, un arī 2026. gads. Visas valsts un pašvaldību iestādes ar jums sazinās e-adresē, un citur vairs neko nesūta. Ar e-adresi kā fiziskas personas esiet vērīgi to izveidojot. Par programmu nodrošinājumu runājot, kādi tad ir veicamie darbi, kas mums ir jādara jau šodien. Identificēt, vai uzņēmumā ir finanšu uzskaits vai biznesa vadības sistēma. Šie rēķini ir manuāli veidojami, ja kā noprotat. Te pašiem ir jāraksta, nekas automātiski nenāk. Kopēt neko droši vien, ka nevar, ja? Neesmu pamēģinājusi, bet es domāju, ka nevar. Juridiska persona valsts iestādē var sastādīt un nosūtīt rēķinu, izmantojot arī savu grāmatvedības biznesa sistēmu. Un, ja runājam par tām prasmēm, tad arī pamatnostādnēs tās ir uzsvērtas, un tās tiek uzsvērtas ļoti daudzās jomās, arī Eiropas dokumentos, jo visur cilvēki ir dažādu paudžu cilvēki, un ne visi lieto šīs te mūsu digitālos rīkus ikdienā, ne visi draudzējas ar datoru ikdienā, ne visiem tas ir vajadzīgs, bet lūk, grāmatvežiem tas ir tas, bez kā mēs vairāk nevarēsim iztikt.